Nelielā Rīgas lokālā blues house skan pavisam ne blues. No dziesmas uz dziesmu mijas džess, funks, fusion un rock'n'rolls. Tas viss saplūst Julijas Zakirovas grupas skanējumā, kas šeit ir pulcinājis viņas fanus, jo pie viņiem nonāk jaunākais dziedātājs albums Golden Hour, jeb latviski Zelta stunda. Ziniet, fotogrāfiem tā saucamā zelta stunda, kad viss krāsojās tādās oranžīgajās krāsās un paliek, vismaz personiski man, tu vienmēr paliek ļoti labi, ļoti brīvi, ļoti tā kā, ka tu esi nirvanā kaut kādā dzenā. Tās ir 10 dziesmas, kuru tapšanā piedalījušies vairāki zinām Latvijas džeza mākslinieki. Julija Zakirova atklāja, ka albuma tapšanas sākumā tas bija piesātināts ar etniskiem motīviem, taču radošais process ieviesa korekcijas un kopskanējums ieguva 80. un 90. gadu mijas mūzikas stilu toņus. Darba gaitā tas vienkārši pārvēršas uz to vairāk, uz to grūvīgo stilu, un tas nebija speciāli rādīts. Bet, manuprāt, arī kaut kā man gribējās parādīt to nākamo virzienu, ka man cinemātika vai kaut kas tāds man arī ļoti tuvs un gribētos arī kaut kādu tādu nopietnāku projektu uztaisīt. Tomēr etniskais skanējums neiztrūks ne koncertā, ne albumā. Tā ir dziesma rūts, jeb saknes, kas tatāru valodā stāsta par kosmisko mīlestību un siržu savienību. No Sony Jazz Stage laikiem ļoti iepatikās klausītājiem tas tatāru skandarbs. Tās ir manas saknes, un man arī gribētos to parādīt, un man liekas, ka klausītājiem arī tas der. Uz džeza skatuvēm Julijas Zakirovas balss skan no 16 gadu vecuma. Viņa ir piedalījusies vairākos ārvalstu un Latvijas džeza festivālos, starp kuriem arī jau minētais Sony Jazz Stage, kur tika izcīnīta galvenā balva. Sekojoši Julijas Zakirovas titrā būtu jāraksta džeza dziedātāji. Taču, kā pierāda albums, viņas vokāls neaprobežojas tikai ar džezu. Džeza dziedātāja es uzskatu sevi par džeza dziedātāju, bet es neesmu džeza tradicionālais dziedātājs. Es laikam tomēr uz to modernu džezu vairāk kaut ko miksēt, kaut ko tur fusion, etno un kaut kādas tādas lietas. Dziedātāji atklāja, ka šī nav vienīgā reize, kad izskan Golden Hour programma. To plānots atskaņot arī dažos šogad gaidāmajos festivālos. Jānis Lācis, Mihails Skrapkins, Latvijas televīzija.